Skaistā saulainā pirmdienas rītā mēs tiekamies ar 12. oktobris. Valfrīda un Kīra šodien svin. Pulkstens radio 9:41 minūte un mums turpinās ciemiņu straume studijā. Šorīt esam ciemos aicinājuši iekšlietu ministrijas nozares politikas departamenta vecāko eksperti nacionālā koordinātori cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Lāsma Stabiņa. Lāsma, labrīt. Labrīt. Ārprāts, es izlasot šo jūsu garo, to jūsu pieteikumu un tas droši vien ir, tāds jūsu darba nosaukums. Jums darba vietas. Jūs noteikti bērnībā negribējāt kļūt par visu šo. Par šito te visu šo. Noteikti negribēju. Gribēju būt skolotāju. Jā, redz, kā aizgājāt prom no mērķa. Nokļuvāt. Jā, mums jāatgādina, ka visu nedēļu šajā laikā, pulksten 9:30, mēs ciemos uz studiju aicināsim ļaudis, kuri mums vairāk varēs pastāstīt par cilvēku tirdzniecību, kas patiesībā ir ļoti aktuāla problēma, un šī rubrika ir sadarbībā ar ārlietu ministriju. Lāsma, droši vien ar ko ir jāsāk? Jāsāk ir ar to, kas tad ir. Kā var nodefinēt, kas ir cilvēku tirdzniecība? Ja drīkst, Jānis, labāk sākšu ar to, kāpēc šādu kampaņu mēs esam vispār uzsākuši. Arī tas ir svarīgi, jā. 18. oktobrī Eiropas Savienības dalībvalstis svin dienu pret, pat nesvin, atzīmē dienu pret cilvēku tirdzniecību. Svinēt jau tur nav ko. Tieši tā, jo šis ir tāds laiks, kad visas valstis, visas iestādes un sabiedrības sarosās un vairāk runā par cilvēku tirdzniecības problemātiku kā tādu, un arī mēs Latvijā esam uzsākuši šo informatīvo kampaņu, kas ir izpratnes veicināšanas kampaņa, lai pievērstu sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai, riskiem, sekām, cilvēku tirdzniecības upuru tiesībām, kur viņiem vērsties pēc palīdzības un to saņemt. Vispār, ļoti grūti noticēt, ka 2020. gadā pastāv jēdziens cilvēku tirdzniecība. Tur ir kaut kādas paralēlas ar verdzību. Laikam arī ar cilvēku būtību, ka cilvēkam kaut kur zemapziņā apakšā ir daļai cilvēku, cerams, ka mazai daļai būt par vergu tur. Kaut kāda tāda cita izskaidrojuma nav. Visspilgtāk, manuprāt, šo var novērot filmā Oļeks, Jūra Kursieša filmā, un pēc šīs filmas arī sabiedrībā bija tāda liela diskusija izvērsās, kā tā var būt, un izrādies ļoti elementāri. Lūk, tā arī var notikt. Tie, kas nav redzējuši, lūdzu, noskatieties. Tas ir par piespiedu darbu. Par reālu cilvēku. Oļeks ir par piespiedu darbu, jā, bet kas ir tās citas formas? Labi, mēs zinām, prostitūcija droši vien, vai ne? Cilvēku tirdzniecība jau ir tik ļoti, noziedzīgi radoši attīstījusies, ka jau cilvēks izmanto visās iespējamās nozarēs un visās iespējamās noziedzīgajās izpausmēs, un, protams, primāri tā ir seksuālā izmantošana, piespiedu prostitūcija, pornogrāfisko materiālu izgatavošana. Tagad arī notiek seksuālā izmantošana tiešsaistē, ko var kvalificēt kā cilvēku tirdzniecību. Tāpat darbspēka eksploatācija un piespiedu darbs. Parasti piespiedu darbs notiek darbietilpīgās nozarēs, kurās ir nepieciešams mazkvalificēts darba spēks. Tad ir arī piespiedu laulības, piespiedu fiktīvās laulības, piespiedu ubagošana, ko mēs bieži vien sabiedrībā nezinām, ka bērnu izmantošana ubagošanā ir Latvijā aizliegta. Un es gribētu aicināt ikvienu sabiedrības locekli, redzot bērnu uz ielas ubagojot, ziņot nekavējoši iestādēm, jo tā iespējams būs cilvēku tirdzniecība. Tāpatās arī piespiešana izdarīt noziedzīgus nodarījumus. Tā var būt gan zakšana, gan narkotiku pārvedāšana un tirdzniecība, tāpatās orgānu tirdzniecība, jaundzimušo tirdzniecība, surogasija. Bērnu iesaistīšana bruņotos konfliktos. Tas viss mums tiešām notiek arī pie mums Latvijā? Ar mūsu pilsoņiem, ar mūsu valsts iedzīvotājiem? Diemžēl notiek. Vai ir kaut kāda jau arī statistika, kas ir no šiem visiem jūsu nosauktiem šausmām un briesmām, kas ir Latvijā visaktuālākā? Latvijai visaktuālākā šobrīd ir tieši darbspēka eksploatācija. Jā, vēsturiski mēs skatāmies, ka tā bija seksuāla izmantošana un piespiedu fiktīvās laulības, tad kopš pagājušā gada ļoti dramatiski ir pieaudzis tieši darbspēka eksploatācijas skaits Latvijā. Un, ja mēs tīri no statistikas skatāmies, tad kopš
2014. gada Latvijā ir formāli identificēta un palīdzību sniegta 191 personai. Tas ir Latvijā. Tas nav stāsts par latviešiem svešumā. Tas ir stāsts arī par latviešiem svešumā. Tie parasti ir tā latviešu daļa, kas ir saņēmusi palīdzību šeit Latvijā, ir bijuši eksploatēti ārvalstīs un atgriezušies Latvijā, kur viņiem ir šī palīdzība sniegta. Bet jau pēdējos gados mēs redzam lielu trešo valstu valsts piedarīgo pieaugumu, kas ir eksploatēti šeit Latvijā, un tie būtībā ir praktiski trešdaļa no visiem identificētajiem. Labi, tagad mums klausās, piemēram, kaut kāda cilvēku daļa, kuri nenojauš, kā tas vispār notiek. Ja? Tad galvenais, uz ko būtu jāvērš uzmanība. Ja jūs braucat strādāt uz ārzemēm, tad ko noteikti nedrīkst darīt? Noteikti nedrīkst darīt. Noteikti nedrīkst doties uz ārzemēm lielā, milzīgā steigā. Nepārbaudot informāciju, nepārliecinoties par darba devēju, darba nosacījumiem, darba apjomu, neparakstot darba līgumu. Darba līgums turklāt ir jāparaksta saprotamā valodā, lai pēc tam nerastos šīs negatīvās, nevēlamās sekas. Steiga ir tā lieta, kas visbiežāk iegāž darba meklētājus, un tas attiecas ne tikai uz darba meklētājiem, darba ņēmējiem, migrantiem, latviešiem, kas dodas uz ārzemēm, bet arī tieši tāda pati identiska situācija ir ar ārzemniekiem. Taģiki, uzbeki, indieši. Šeit pie mums Latvijā, ja? Tieši tā. Viņi uzticās saviem tautiešiem, kuri stāsta un sola zelta kalnus, ka Latvijā var nopelnīt milzīgi lielas algas, ap 2000 eiro uz rokas. Piemēram, būvniecībā. Jā, būvniecība, rūpniecība, lauksaimniecība, ka var naudu pelnīt tik lielu. Un tieši šie cilvēki tic, viņi nepārbauda šo informāciju un nonāk beigās viņi 3 mēnešus nesaņem algu, ja? Ne tikai viņi nonāk neapskaužamā situācijā, nereti paliek bez termiņu uzturēšanās atļaujām, šeit Latvijā paliek nelikumīgi, un tad viņiem ir jādomā, kā nokļūt mājās. Droši vien, ka arī šeit jāmin viena no svarīgākām lietām. Cilvēks nedrīkst atdot savu pasi nevienam vai jebkādu dokumentu, kas apliecina viņa identitāti. Ja? Arī tas, manuprāt, ir viens no tādiem klupšanas akmeņiem. Tas varētu būt viens no klupšanas akmeņiem, bet situācijā, kad cilvēks atrodas eksploatācijā, tad drošāk ir visu pamest, mantas un dokumentus un mukt projām, ko kājas nes, un labāk vērsties pirmajā iespējamā iestādē un lūgt palīdzību. Te ir stāsts un jautājums tieši par to, kur tad vērsties, jo varbūt tev var atņemt visu, bet droši vien kaut kāda iespēja sazināties ar ārpasauli ir, un kur tad vislabāk meklēt to palīdzību? Ja vienkārši ir atcerēties, tad tā būs interneta lapa Cilvēktirzniecība LV, kurā var atrast kontaktu informāciju gan policijas tālruni, kaut gan ārkārtas situācijā 112 katrs pratīs atcerēties. Tāpatās arī pakalpojumu sniedzēji biedrība Patvērums drošā māja, centrs Marta, kas strādā ar cilvēktirzniecības upuriem, vienmēr sniegs palīdzību. Un, protams, ārlietu ministrijas ārkārtas tālrunis, uz kuru zvanot var saņemt palīdzību gan tie Latvijas pilsoņi, kas atrodas ārvalstīs, gan var arī šeit no Latvijas zvanīt. Te mums jautājums, kur jāziņo, ja redz bērnu ubagojumu? Vēlams zvanīt 112 vai pašvaldības policijai. Tālāk jau savienos. Noteikti, jā. Tātad bērnus mums nevajadzētu redzēt uz ielām ubagojumu. Bērnus nedrīkst izmantot, jā. Vai jūs palīdzat arī, tad, kad jūs minējāt ārzemniekus šeit Latvijā, tad, kur ir nonākuši neapskaužamā situācijā, viņi, ja, piemēram, viņi jūt, ka viņus ar viņiem manipulē kā lēto darba spēku, jeb kā ar vergiem, senajā valodā runājot, tad viņi, atrasdamies svešā zemē, viņiem ļoti sarežģīti, manuprāt, ir vērsties kaut kādās, šajās cilvēktirzniecība.lv, to mēs saprotam. Viņi ko lai dara?
Latvijai ir tā priekšrocība, ka ir izveidots informācijas centrs iebraucējiem, un trešo valstu valsts piederīgie, nonākot neapskaužamā situācijā, vai kad viņiem rodas kādas problēmas ar nodarbinātību vai citiem sadzīves jautājumiem, viņi dodas uz šo centru, lai saņemtu konsultācijas, kā rīkoties. Nu jā, tas svarīgākais, vai līdz viņiem nonāk šī informācija par tādu centra esamību. Te tieši tas posms, manuprāt, ir svarīgākais. Jā, tāpēc ir svarīga šī informācijas izplatīšana, gan mums ir jādomā par to, kā informēt sabiedrību, kā izglītot sabiedrību, kā novest līdz viņiem šo informāciju, un tāpatās arī attiecīgi to ārvalstnieku valstu iestādēm būtu jārūpējās arī, lai viņu valsts piederīgie savā valstī gūtu šo informāciju, ka viņiem aizbraucot uz citu valsti ir jābūt tam minimālajam komplektam informācijas līdz par viņu tiesībām, un kur vērsties pēc palīdzības, ja šīs tiesības tiek pārkāptas. Jā, nu par šo daudz un dikti varētu runāt, un to mēs arī darīsim vēl nākamajos 4 rītos, bet jums, Lāsma, teiksim paldies šorīt par šīs problēmas, nu tad vairāk tā kā ieskicēšanu, un tad jau raudzīsim, kādā virzienā saruna aizies ar jūsu kolēģiem nākamajos rītos. Nu, paldies un lai izdodas. Paldies! Paldies!